Labvakar, dāmas un kungi! Labvakar, Dārziņskolas saime! Tieši pirms 148 gadiem, 3. novembrī, Jaunpiebalgas Jāņa skolā, pasaulē nāca viens no visu laiku liriskākajiem un romantiskākajiem latviešu komponistiem – Emīls Dārziņš. Latvijas kultūras kanonā iekļautais melanholiskais valsis, kas aizkustina klausītājus visā pasaulē, šovakar iesāka arī mūsu tikšanos šeit, Emīla Dārziņa koncertzālē, un tas izskanēja ar brīnišķīgu pirmās Emīla balvas ieguvējas Annas Marijas Kubeckas solo. Aplausi! Un vai gan varētu būt vēl piemērotāka uvertīra šim svētku vakaram, kad mēs nevien baudīsim Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskā orķestra koncertu, bet jau 3. reizi godināsim un teiksim paldies mūsu izcilākajiem skolotājiem un skolēniem, pasniedzot Emīla balvas. Šo tradīciju mēs iedibinājām līdz ar koncertzāles atjaunošanas un atklāšanas koncertu, un šķiet, ka tā mums visiem bija ļoti vajadzīga, jo ikdienas skrējienā, laureātu diplomu birumā un sasniegumu virpulī mēs esam jau pieraduši pie augsta novērtējuma, taču izcelt vislabākos un teikt paldies šķiet nekad nebūs par daudz. Vārds Emīla Dārziņa mūzikas skolas vadītājai Ivetai Lācei. Labvakar, godātie klātesošie, dāmas un kungi. Visi Dārziņa skolas saime un īpaši, protams, labvakar esošie un šobrīd topošie Emīla balvas laureāti. Tie, kas jau ir un tie, kas šovakar par tādiem taps. Skolas dzīve savā būtībā vispār ir milzīgi vienkārša. Ir 1. septembris, tad ir tāds amoka skrējiens, un tad ir izlaidums. Un pa vidu tajā amoka skrējienā nevienmēr ir pietiekami daudz labā, un mēdz būt gadījumi, kad viņi ir mazāk nekā tā otra vārdā nesauktā. Un tādēļ, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir tādi brīži, kas ir sirsnīgi, iedvesmojoši, ceļoši un pacelājoši. Un man liekas, ka Emīla balvas pasniegšana noteikti ir viena no tiem. Ir tik ļoti svarīgi, ka mēs šajā brīdī, kad tas amoka skrējiens ir uzsācies, respektīvi septembra sākumā, apstājamies, paskatāmies apkārt, ieskatāmies viens otram acīs un saprotam, cik ap mums ir brīnišķīgu cilvēku, ka mēs varam nominēt Emīla balvai savu kolēģi, kuru mēs patiesi cienam un mīlam. Man liekas, brīnišķīgi ir tas, ka pedagogs uzraksta par savu audzēkņu pieteikumu Emīla balvai. Šādā veidā arī pedagogs novērtē sava darba rezultātus, un tas ir lieliski, jo arī Aneta teica, mēs bieži vien uzskatām, ka mūsu brīnišķīgie panākumi ir tā kā paši par sevi saprotami un rodas tā kā tīrā vietā no nekā, kas nu gluži patiesībai neatbilst. Un šogad bija ļoti daudz pieteikumu. Un pirmais paldies, ko es gribu teikt, paldies visiem, kuri pieteica kādu savu kolēģi vai mūsu skolēnu. Emīla balvai paldies skolēnu padomē par aktivitāti. Paldies visiem. Tātad pieteikumu bija daudz. Nu, nezinu, vai kādam ir nojausma, cik sarežģīti ir būt Emīla balvas piešķiršanas komisijai. Tas darbs nav viegls, par to vajadzētu piešķirt bezmaksas pienu noteikti. Bet nu, kaut kā mēs pie rezultāta tomēr esam nonākuši. Un šī ir tā, bet katrai lietai, kā zināms, ir divas puses, vismaz, pilnīgi noteikti. Un ja labā puse ir tā, ka šovakar atkal 2 mūsu jaunieši un 2 lieliski pedagogi saņems Emīla balvu šo novērtējumu, tad lieta ir arī tā, vismaz viena no tām pārējām pusēm, ir tie daudzie, kuri diemžēl Emīla balvas ir tikai 2 tādas, un 2 tādas
šoreiz nesaņems, bet esmu pārliecināta, ka šī brīnišķīgā tradīcija turpināsies un ka arī nākošais gads būs nemazāk pieteikumu, ieteicams vairāk. Es no sirds apsveicu jau iepriekš šī vakara Emīla balvas saņēmējus. Lai mums visiem brīnišķīgs šis vakars, protams. Paldies, Iveta, un aplausi tev. Un jā, pēc mirkļa mēs patiesi sāksim pasniegt arī Emīla balvas, bet, kā jau Iveta teica, bija patiesi liels pieteikumu skaits, un žūrija tāpēc izlēma veidot jaunu Emīla balvas nomināciju, Cerības balvu, kas ik gadu tiks pasniegta visjaunākajam balvas nominantam. Jo arī mazie talanti ir jānovērtē un jāatbalsta, jāgodina un jāizceļ, tāpēc mēs turpinām dibināt aizvien jaunas un jaunas tradīcijas. Un Cerības balva dos iespēju laureātiem uzstāties ar skolas simfonisko orķestri, un šogad mēs esam priecīgi, ka nominantu vidū visjaunākās izrādījās vesels 2 topošās mūziķis, un Emīla Cerības balvu par panākumiem konkursos un spilgtu muzikalitāti saņem Luīze Ankure un Sniedze Sārija. Mēs apsveicam jaunās pianistas un gaidīsim viņu uzstāšanos ar orķestri. Un pirms turpinām balvas pasniegšanu, lai mūs priecē arī orķestra spēle, lai skan Gioacchino Rossini uvertīra no operas Seviljas Bārdzinis. Diriģē Andris Vecumnieks.
Izcilas spējas gan mūzikā, gan vispār izglītojošajos mācību priekšmetos. Inteliģenta, pieklājīga, draudzīga, ar plašu redzesloku, vienmēr pozitīva, atvērta un izpalīdzīga. Ļoti labi prot japāņu valodu, daudz lasa. Vienmēr visu spēj un paspēj. Uz viņu var paļauties. Vienkārša un paškritiska, bet milzu darba spējām. Tāda ir Emīla balvas 2023 ieguvēja un laureāte Līvija Bukša. Lūdzu video. Līvija ļoti smalka meitene. Dotības, muzikālas dotības viņai ļoti, ļoti labas. Viņa ļoti elastīga, atsaucīga, un viņai patīk dažāda muzika. Pēdējo laiku vairāk tāda intelektuāla muzika. Viena no lietām, kas noteikti ir viņā, kā visspilgtākā īpašība, ir tas, ka viņa ir ļoti neatlaidīga un ļoti daudz strādīga. Man liekas, cilvēku, kas ir tik ļoti neatlaidīgs un atrod vienmēr kaut kādu veidu dzīves prieku tajā, ko viņa dara, man liekas, tas ir ļoti interesanti, ļoti tāda viena no lietām, kas viņu atšķir, principā, no visiem pārējiem. Es nezinu, kā tajā galvā ir tik daudz vietas un ne tikai mūzikas zināšanām. Es pat nezinu īsti, kā viņai iet ar violas spēli, jo es vienkārši neesmu dzirdējis. Bet vispār izglītojušos priekšmetos viņa ir vienkārši ģeniāla. Ar viņu varam parunāt jebkuru tēmu. Jebkuru. Mēs varam kopā paraudāt. Arī smekties arī. Viņa ir ļoti interesants cilvēks. Viņa daudz lasa, daudz kur bija ar vecākiem. Viņa ir ļoti laba ģimene. Tik aizrautīgu cilvēku, kas tiešām atrod laiku pilnīgi visam, ko viņa dara, es, man liekas, neesmu ilgu laiku redzējis. Ka viņa pat vissaspringtākajos brīžos atrod laiku izdarīt visas nepieciešamās lietas, gan skolai, gan mūzikai, gan arī visādām nodarbēm ārpus skolas. Tas ir kaut kas tāds, kas ne katram cilvēkam īstenībā padodas. Uz viņu vienkārši ļoti, ļoti var paļauties. Tā kā, ja viņa ir kaut ko sarunājusi ar tevi, viņa to vienmēr arī izpildīs. Varbūt ar nokavēšanos un tur ar pāris iekšējiem strīdiem ar sevi, un viņi to vienmēr izdarīs. Vienkārši tāpēc, ka viņi ir uzticami. Ziniet, kad es domāju par to, ka viņi beidz skolu drīz un ies prom, lai tālāk pilnveidot savu meistarību, es pat sāku raudāt. Tāpēc, ka viņa ļoti laba meitene, ļoti laba. Balvu Līvijai pasniedz Toms Augusts Goba. Un paldies arī Līvijas skolotājai un sveicam Olgu Isākovu.
uzticams, izpalīdzīgs, pretimnākošs, vienmēr gatavs spēlēt un muzicēt, nekad neatsaka. Tāds ir Jānis Rinkulis, un lai nolasītu visus konkursus un koncertus, kuros Jānis ir piedalījies un šogad apbalvots, paiet krietni ilgs laiks, tāpēc jums nāksies vien man ticēt, jo saraksts ir tiešām garš. Dalība orķestru un kamermūzikas programmās lieliska tehniskā varēšana un plaukstoša muzikalitāte. Šīs ir Jāna Rinkula raksturojošās kvalitātes, kas ir novērtētas ar Emīla balvu. Lūdzu video. Viņš bija ļoti varošs tehniski un ļoti atbildīgi visiem mācījās. Nebija nekāda jautājuma, ka viņš varētu kaut ko neizdarīt. Bet tīri emocionāli, kā mūziķis, bija tāds dusošs skaistums, kas diezgan būtiski mainījās, ka viņš iestājās vidusskolā, ka viņam kļuva skaidrs, ka viņš būs mūziķis. Un tagad man ir liels prieks par viņu, un es ar viņu strādāju kā ar nobriedušu mūziķiem. Viņš ir vispār ļoti atsaucīgs un vienmēr gatavs kaut kur izpalīdzēt, ja kaut kur jāpiespēlē vai kaut kas tāds, ka viņš nebūs tas, kurš ilgi domās, es nezinu, vai jā, vai varēšu, vai nē. Viņš, man liekas, vienmēr 100% jā, nospēlēšu, piespēlēšu visu, kur vajadzēs. Tā kā, man liekas, tā ir ļoti laba īpašība, kas viņam piemīt. Viņš ir ar savu domu gājienu jau. Viņš oponē man, kad es kaut ko saku, varbūt darīsim tā, ka man liekas, ka tā ir pareizi. Viņš saka, man liekas, ka ir šādi labāk. Es saku, pārliecini man. Ja viņam tas izdodas, man nav nekāda iebilduma. Dari visu, bet tikai pārliecinoši. Tas ir tas galvenais. Viņam sevi atrast tā īsti līdz galam. Kāds viņš būs Jānis Rinkuls, kad nāk, tad Miša Maisks, visiem skaidrs. Jā. Tad, ja Jānis Rinkuls skaidrs, mēs ejam klausīties Jāna Rinkulu. Es zinu, ka viņu ļoti interesē tehnoloģijas. Viss kaut kas tāds datori, tad viņš vienmēr ar visu to nodarbojas, samontē mums visus video, kas nepieciešami kaut kādiem klases projektiem. Tā kā uz to mēs paļaujamies arī uz viņu. Viņš vienmēr ir, pirmkārt, viņš ir kā kopēji ļoti draudzīgs, un man viņš ir vienmēr mēģinājis palīdzēt un motivēt darīt visu, gan mūzikā, gan parastā sadzīvē. Un jā, viņš ir krūtčeks priekš manī. Balvu pasniedz Iveta Lāce. Un aplausi arī Jāņa pedagogam Ivaram Vespruzvanovam. Mums priekšā apbalvot vēl divus lieliskus un pašaizliedzīgus pedagogus, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža. Andris Vecumnieks kopā ar simfonisko orķestri mūs šovakar ved uvertīru pasaulē, un turpinājumā, lai atkal jaunu šī vakara iesākumu iezīmē Feliksa Mendelsona Bartoldi ilustratīvā skaņu ainava no opusa Sapnis vasaras naktī.
Radoša, zinoša, aizrautīga, enerģiska, emocionāla un godīga. Proti iedvesmot gan skolēnus, gan kolēģus. Viņai nekad netrūkst ideju, un vienmēr klātesoša ir vēlme skolēnu ikdienu padarīt krāsaināku, bagātīgāku un interesantāku. Viņa nebaidās runāt par problēmām un meklēt risinājumus, jo viņai rūp. Viņa māca ne tikai latviešu valodu, bet prasmi dzīvot. Tā ir Ieva Āne Miķelsone. Lūdzu, video. Man liekas, ka Ieva ir ļoti harmoniska personība, jo viņa ir gan lieliska māte, to apliecina arī viņas lieliskie bērni, kas pie manis ir mācījušies arī, gan arī lieliska skolotāja. Un to savukārt apliecina arī mūsu kopīgi audzēkņi, kas par to vienmēr runā un ar tādām simpātijām un patiku stāsta par Ievas stundām, gan arī par to, kāda viņa ir atbalstoša un iedrošinoša. Man ir sajūta, ka tā ir mana otrā mamma, jo skola ir mūsu otrās mājas, un ar skolotāju vienmēr ir vislabākās klases ekskursijas. Viņi vienmēr atļaujas ar mums doties dažādos izbraucienos, un tiešām atļaujas vairāk nekā man šķiet, ka viņa pati domā, ka viņa var ar mums atļauties, un ļoti tās ekstrēmās idejas, un tiešām viņi mums ļoti paļaujās, un mēs ļoti paļaujamies uz skolotāju. Viņas stundas vienmēr ir ļoti interesantas tādā ziņā, ka viņa mums atrod visdažādākos veidus, kā pasniegt to mācību materiālu. Viena lieta, ko es ļoti novērtēju, ir tas, ka viņa integrē mums latviešu valodu un literatūru. Tad mums ir uzdevumi par vienu tēmu, un viņi ir tādi, aptver visu. Ieva ir ļoti progresīva savās domās un idejās un iecerēs, ko viņa arī ierosina. Un es to ļoti labprāt atbalstu, jo vienmēr primāri viņa domā par audzēkni. Piemēram, klases ekskursija, kad mēs devāmies supot uz kanāliem Rīgā, un neviena cita skolotāja mums neatļāvās doties tik ekstrēmā ekskursijā. Un, piemēram, spilgta atmiņa, ka klases biedrs Kristaps iekrita ūdenī, vai skolotāji vienmēr padomā par kaut kādiem pīrādziņiem un visiem ēdieniem, kā jau mamma. Un vienmēr var paļauties skolotāju un skolotājas idejām. Mūsu tāds drošais akmens, pie kā mēs varam vērsties, viņa vienmēr mūs glābi, kad mums ir problēmas ar sekmēm. Viņa ir ļoti liela uzticības persona noteikti daudziem manā klasē, pie viņas vienmēr var vērsties ar visām savām problēmām. Viņa mums ir tā iegājies, viņa sāk par mūsu klases trušumām, un tad mēs esam viņas mazliet trustīši, ko viņa sargā. Balvu pasniedz Lilija Sarkisjana. Paldies! Es sēžot un gaidot šo brīdi domāju par to, ko pavasarī izlaidumā mūsu skolas vadītāja teica par pateicību. Pateicība ir tas, ko es izjūtu šobrīd. Un jo vairāk tāpēc, ka to, par ko ir šī balva, to nekad mūžā neviens cilvēks nevar izdarīt viens. Tas ir tikai miedarbībā ar tādiem audzēkņiem, kā mums ir, tādiem viņu vecākiem, kā mums ir, ar skolas vadību, kas neaplauž skolotājiem spārnus, bet stāv par savējiem kā klints, ar kolēģiem, ar kuriem kopā var nevis kalnus gāzt, bet tos celt un pārvietot, un ar savu ģimeni, kas vienmēr mani saprot un atbalsta un pieņem man tiekšanos uz mūziku, kā Jāņķerpiņam uz gaismu, veidos kādu, man ir atvēlēta. Paldies!
Man ir vēl daži sakām vārdi. Tātad, jā, visu otrā kursa vārdā vēlējos jūs apsveikt. Jūs jau 6 gadus esat mūsu tā saucamā trušmamma. Un, protams, lai gan es šos 6 gadus pie jums nemācījos, es tik un tā no savas pieredzes pie citiem skolotājiem citās skolās varu teikt, ka tādu tik izpalīdzīgu, tik ļoti atsaucīgu un sirsnīgu skolotāju es nekad neesmu redzējis. Tā kā, jā. Un jā, es domāju, mēs visi vēlamies jūs sveikt šajā Emīla balvas saņemšanā. Dedzīgs, tālredzīgs, uz attīstību vērsts. Ideju ģenerators, kas iedvesmo un līdzi pavelk citus. Ar viņa gādību un aizrautību tapis jauns Emīla Dārziņa solo dziesmu izdevums. Viņa audzēkņi plūc laurus konkursos, citu konkursu žūrijās strādā viņš pats. Tam pavisam pa vidu vēl uzstājas, analizē, pēta un interesējas par visu aktuālo. Kolēģis, kurš nododas darbam, neskaitot stundas. Klavieru nodaļas vadītājs un pedagogs Rudolfs Vanks. Rudolfs ir ļoti pašaizliedzīgs, ārkārtīgi entuziastisks darbā un kā kolēģis ļoti tolerants un pieticīgs, paškritisks ļoti sava darba vērtējumā. Protams, brīnišķīgs skolotājs, un viņa stundas vienmēr ļoti interesantas. Un es domāju, tas ir tiešām talants, ka viņš vienmēr var iedvesmot skolniekus. Pat ja skaņdarbs nepārāk patīk, tad pēc viņa stundām tas vienmēr būs cits iespējas. Un nekad nevar būt garlaicīgi viņa stundas. Rudolfs ir aizrautīgs, mērķtiecīgs un ar lielisku humoru izjūtu. Faktiski viņš strādā kā tāds ideju ģenerators, kuram nemitīgi dzimst jaunas un vēl jaunas idejas, un viena vēl nav pabeigta, kad jau ir ieceras par nākamajām. Un ja viņu kaut kas aizrauj, tad pilnīgi noteikti viņš iedvesmos arī visus pārējos. Ja mēs ņemam kādu skaņdarbu, un pat ja šis skaņdarbs man daudz pārāk grūts, man nepietiek tehniskas kādas prasmes to nospēlēt, tad mēs vienmēr strādāsim, kamēr nebūs tāds rezultāts perfekts, ka viņš tic nebūs kauns. Un tas ir ļoti forši, es domāju. Es domāju, viņš visus procesus, kultūras procesus, pianismu attīstības procesus Latvijā viņš redz kontekstā, un tā ir liela lieta. Tā, un vispār pamanīt, aizdomāties, kā tad tā. Un ja es varu vien ko darīt, jā, tā viņa dedzība, uzreiz iesaistīties, jā, un es domāju, tas brīnišķīgs darbs, kurš iedvesmo citus. Viņa stundas, tas nav tikai par spēlēšanu. No skolotāja Vanka stundām es daudz ko uzzināju gan par literatūru, gan par mākslu, gan par muziku, protams. Viņš ir ārkārtīgi bagāta personība un ļoti svarīgi mūsu skolai. Mēs esam laimīgi, ka mums ir tāds kolēģis. Balvu pasniedz Ligita Muižerāja.
Jā, dzird mani, jā. Es tā, šis rīts es jau ievēju stāstīju, ka pa ilgiem laikiem bija tāds mierīgs man, kad es varēju tā nedaudz vēlāk uz darbu, un es biju izdomājis runu. Bet tad es nostījos, skatījos video un visu aizmirsu. Jā, bet lieta tāda, kad es šodien uz darbu gāju cauri Esplanādes parkam un gāju garām mūsu kongresa namam, un tur tāds uzraksts, pilnīgi nesaistīts ar šo vakaru un brīdi, Rīga sauc atpakaļ rudenī. Nu, tāds reklāmas uzraksts, un tad es tā domāju. Un tā sanāca, ka mani Emīls atsauc atpakaļ uz Latviju. Un tas bija tieši, manuprāt, 10 gadi atpakaļ, kad Aija Kuzmena, kur mēs redzējām video, mani uzrunāja, nu vai tu negribi atgriezties, un es ļoti gribēju atgriezties. Un paldies viņai, ka viņa mani uzrunāja. Un paldies šai skolai, kurā ir noteikti tā vieta, kur es gribēju strādāt un kur es gribu strādāt. Un kurā strādā cilvēki, kuri mīl darbu, kuri māk savu darbu, un strādā tādi cilvēki, no kuriem es katru dienu mācos pats, un kur mācās tādi audzēkņi, no kuriem es arī pats katru dienu mācos. Mīļš, paldies par šo balvu, un es ar prieku nākamajam pedagogam ar prieku viņu došu tālāk, jo man liekas, mēs visi šeit esam lai dāvātu savu darbu mūzikai un Latvijai. Paldies! Jā, nu lūk, visas šī gada Emīla balvas mēs esam nodevuši jaunajiem īpašniekiem pēc gada 3. novembrī. Es ceru, ka mēs tiksimies un būs 4 jauni un vēl cerību jauni balvas ieguvēji. Un es atgādinu, ka viņi saņems arī vienreizējas stipendijas, lai savu profesionalitāti un zināšanas kaldinātu arī turpmāk. Un par to mēs sakām paldies visiem, kas ir ziedojuši Emīla balvai, jo īpaši Emīla Dārziņa mūzikas skolas vecāku padomēji. Bez jums tas nebūtu iespējams. Aplausi! Bet kā dāvanu šovakar visiem klātesošajiem, balvas laureāti ir sagatavojuši kopīgu uzstāšanos ar mūziku un dzeju. Pēteris Plakidis, improvizācija un burleska. Spēlē Līvija Bukša, Jānis Rinkulis un Rudolfs Vanks. Un ar savu dzeju šo priekšnesumu kuplina Ieva Āne Miķelsone. Improvizācija. Vēl nezinu, ko izvēlos. Vienu nojaušu, kas sauc. Vēl turpinu pa savam. Nav iespējams pilnīgi valds. Vēl mazliet sevi saucēju. Vēl neesmu diezgan kalts. Vēl skatos, cik smaga būs nasta. Vēl skatos, cik pilns būs galds. Vēl kaunos, vēl lepni atsakos, vēl spīts ir, kas grēcīgi salds. Vēl nezinu, ko izvēlos. Vienu nojaušu, kas sauc.
zini, tas stiprs iet atpakaļ lietus. Ar zemu sudraba procentu pa skārtu vienmuļu tremolo man. Rudens nelasās projām, un ūdeņos duķēni bezlēdz kokteili jauc. Bezgalīgs mēnesis smējošām acīm iečuks. Tev vienmēr būs miera par daudz. Un šī svētku koncerta noslēgumā mēs dzirdēsim erudītā un starptautiski atzītā ungāru komponista un folkloras pētnieka Zoltāna Kodāja Galantas ciema dejas. Tās ir kvēli uzbangojošas un gaiši nostalģiskas komponista atmiņas par vienu no pilsētiņām, kur viņš vadīja bērnību. Līdz Pirmajam pasaules karam Galanta bija Austro-Ungārijā, pēc tam Čehoslovākijā un mūsdienās tā atrodas Slovākijā. Kodāja tēvs kādu laiku bija Galantas stacijas priekšnieks, un tur no arī mazais zēns iepazina dažādas skaņu pasaules ainavas. Galantas ciema dejas noslēgs mūsu kopīgo tikšanos šajā piekdienas vakarā, 3. novembrī, un es saku jums paldies par kopā būšanu, lai gan atcerētos dzimšanas dienā Emīlu Dārziņu, gan sveiktu Emīla balvas 2023 laureātus. Lai patīkam šī koncerta izskaņa ar Emīla Dārziņu mūzikas skolas simfonisko orķestri un diriģentu Andri Vecumnieku, un uz tikšanos pēc gada.